Rudenī vācam kartupeļu ražu, un tas ir laiks, kad Valsts augu aizsardzības dienests veic pārbaudes kartupeļu audzēšanas saimniecībās. Tās ir gan kartupeļu sēklu audzēšanas saimniecības, gan arī saimniecības, kas audzē pārtikai un arī pārstrādēji kartupeļus. Mūsu inspektori ņem tieši kartupeļu bumbuļus, lai noteiktu vairākus karantīnas organismus, kas bojā tieši kartupeļus. Ja tā tieši precīzi sakat, ka tie ir 6 dažādi karantīnas organismi, uz ko noņem kartupeļu bumbuļu paraugus. Pārbaudēs tiek ņemt arī augsnes paraugi. Augsnē nosaka nematodes, kas arī var bojāt kartupeļus. Tā kā visi organismi, kas bojā kartupeļus, ir rudens laiks, kad tos pārbaudīt. Latvijā no minētajiem 6 karantīnas organismiem, ko nosaka kartupeļu bumbuļiem, konstatēts tikai viens. Tā ir kartupeļu gaišā gredzenpuve. Ja tā tiek konstatēta, dienests uzsāk fitosanitāros pasākumus. Fitosanitārie pasākumi parasti ir tas, ka tie kartupeļi vai tā kartupeļu partija, no kuras ir noņemts šis bumbuļu paraugs, ir jāiznīcina. Tā iznīcināšana var būt dažādos veidos. Pieņemsim, viens no veids, ja ir lopi, tad viņus var izvārīt un vārītā veidā izbarot lopiem. Bet zaļus kartupeļus nedrīkst nekur no saimniecības tālāk izplatīt. Ilgvars Krūmiņš ar kartupeļu nozari saistīts jau vairāk nekā 30 gadus, gan kā audzētājs savām saimniecībām, gan kā Latfood Agro valdes priekšsēdētājs, nodarbojoties ar kartupeļu audzēšanu čipšu ražošanai. Viņš uzsver, preventīvu pasākumi, lai izvairītos no karantīnas organismu izplatīšanās, tiek veikti regulāri. Sēkla, protams, ir viens no svarīgākajiem faktoriem labu ražu iegūšanai. Un Latvijā tā sēkla mums noteikts ir ar likuma vai noteikumiem, kad katru gadu jāatjauno 10% dēļ karantīnas organismu ierobežošanas. Mūsu kartupeļu audzētāji, visi ir lielie, kurus augaļsardzības dienests kontrolē, un mēs arī slēdzam līgumus ar vairākām saimniecībām sēklas sagatavošanā, jo mums ir tāda prakse, ka mēs visus savus kartupeļu audzētājus kādos 400-500 hektāru platībā nodrošinām ar sēklu. Mēs pērkam elites materiālu no šķirņu īpašniekiem, gadu pavairojam, un mēs esam viena no retām saimniecībām, kas 100% stāda certificētu sēklu. Tāpat dienests aicina par drošības pasākumiem domāt arī mazajiem kartupeļu audzētājiem un mazdārziņu īpašniekiem. Kad nebūtu vēlams mainīties ar kaimiņiem ar sēklas kartupeļiem, jo te ir arī atkal tas, ja viņš audzē tur 10 un 20 gadus vienu un to pašu materiālu, tad tas arī ir potenciāli, ka var izplatīties šīs slimības. Pateicoties veiktajiem fitosanitāriem pasākumiem, pēdējos 15 gados situācija ar karantīnas organismu izplatīšanos Latvijā ir būtiski uzlabojusies, un ir gadi, kad slimības pat nav konstatētas. Cita situācija ir Polijā, kur šobrīd karantīnas organismi ir izplatījušies, tāpēc Eiropas Savienības līmenī tiek veikti papildus pasākumi kartupeļu audzētājiem. Tāpēc dienests vērš uzmanību, ja tiek pirkti kartupeļi no Polijas, svarīgi, lai ir augu pase, kas apliecina, ka tie ir pārbaudīti. Latvijā visiem kartupeļu audzētājiem, kuri tos audzē vairāk nekā 1 hektāru platībā vai tos tirgo, ir jāreģistrējas Valsts augu aizsardzības dienestā. Mūsu kartupeļu un kartupeļu produktu ēdāji, lai dod priekšroku Latvijas precei, tad viņam labāk veiksies.